Labrīt, kolēģi, visi kolēģi, eksperti un pacientu organizācijas pārstāvi. Un SIFA pārstāvi arī vispirms es gribu pateikt liels paldies par to, ka mums 2,5 gadi, kopš esmu savā amatā, mums jau sanāk sadarboties un ļoti labi. Būtu vēl labāk, ja būtu vairāk finansējums, bet ir tā situācija, ka ir. Paldies par arī šodien konferences organizēšanu, par starptautisko ekspertu uzrunāšanu un iesaistīšanu šodien diskusijā. Šobrīd ir tāds programmas televīzijā Koru kāri. Un koru kāri tas nozīmē viens, kas labāk, skalāk, skaistāk, spēcīgāk dzied, tad viņš var vinnēt un dabūt vairāk balsojums. Un tie, kur ir mazāk, tad var arī nedabūt neko. Un tieši tā notiks mums ir budžeta veidošana laikā. To pašu arī notika šobrīd, pirms vēlēšanas, kad jau arī sākam redzēt ļoti labi, ka visi aktivizējas, tas ir labi, lai būtu spiediens uz politikiem, tas ir normāli. Bet līdz šim mana pieredze pierāda tie, kur vairāk kliedz, tie, kur vairāk spiež, tie, kur vairāk ir lieli atbalstītāji, vienmēr kaut kādā veidā varēja dabūt šajā veselības aprūpē finansēšana budžetā. Ja? Tas ir jautājums tagad uzreiz mums visiem, vai tas ir pareizi. Protams, nav nepareizi, jo mēs gribam, lai visiem Latvijas iedzīvotāji, jebkura grupā, jebkura pacientu grupā, jebkura specialitāte arī būtu, pieejamības būtu vienādi. Ja? Vai tas ir onkoloģija, vai tas ir sirdsapziņas, vai tas ir diabētu pacientiem, vai tas ir retslimības pacientiem. Līdz ar to ļoti lielākais izaicinājums mums šobrīd ir strādāt pie tā, lai mūsu budžetu uzlabotu, lai mums būtu iespēja tikt pie visiem, kas ir nepieciešami. Kad mēs runājam par budžetu, arī parasti, jo šodien visticamāk lielākais iemesls numur 1, kāpēc mums ir sliktas mīlestības rādītāji, kāpēc mēs esam vietā Eiropas Savienībā apakšā. Es domāju, ka tas ir saistīts ar finansējumu. Tas ir viens jautājums, ko, protams, mēs varam izmantot pret politikiem un pret visiem, ka mums ir finansējumi pa maz un beidzam runāt apmēram. Tā nav. Tur ir daudz lietas, ko mums jāizdara arī sistēmā, un es redzu, ka ir valsts kontrole šodien arī šeit pārstāvi, un viņi arī zina, ka mums ir arī mājas darbi ir jāizdara, jo ja jūs šobrīd atradīsiet mēs kopā nākamā saimā vai esoša saimā atrastu 1 miljārdu eiro, ticiet mani, pa 1 miljārdu to mēs nevaram absorbēt sistēmu pa 1 gadu vai pa 1 mēnesi, jo tas ir nepieciešams lielu darbu. Jā, tāpēc tas ir daudz darba, ko mums ir priekšā, gan efektivitāte ziņā, gan arī sakārtot slimnīcu tīklu, lai mēs arī varam dabūt normālo pakalpojumu, kvalitatīvu pakalpojumu. Un kad es runāju par slimnīcu tīklu reorganizēšanu, es runāju par slēgšanai, kas šobrīd sāk parādīties populistiski, kā mēs tagad taisam ciet dažas slimnīcas. Nekādas, teiksim, tādas darbības nebūs. Mēs vienkārši ejam kopā ar katru slimnīcu, paskatīsimies kopā, kādi speciālisti viņi var iesaistīt, cik bieži tas speciālists ir un kāda kvalitāte viņš var pasniegt. Tas ir mūsu mērķis no šī visi reorganizācija. Ja? Un būsim godīgi pret sevi un pret Latvijas iedzīvotāju, ja mēs sākam X slimnīcā, ir tādi speciālisti ir jābūt, tā darba laika, kad ir izrakstīta arī jābūt, un tāda kvalitāte arī jābūt. Un līdz ar to, ja mēs runāsim par vispār veselības aprūpi, tā ir, protams, holistiskā pieeja starp prevencijas, profilakse, primārā aprūpe, ārstniecības iestādes, atalgojums arī, kas ir ļoti būtiski, ja mēs varam arī runāt atalgojumi, kas skar īpaši, piemēram, māsas palīgi, ārstu palīgi un tā tālāk. Tāpēc es šodien gribētu arī nedaudz šajā minūti, kas man palikt, parunāt, ka jā, ir ļoti vienkārši pateikt, ka viss ir slikti. Un beidzam. Viss ir slikti, mēs esam pēdēji, viss, nezinu, meklēsim, kurā okeāna dzilāk un ejam tur.
iekšā. Nu, tā nav, kolēģi, būsim godīgi, ka ir, protams, lietas, ko vajag pilnveidot. Es esmu bijis daudz Eiropas Savienības valsti, dažādi valsti. Piemēram, viena valsts, kā Slovēnija, kur ir 2 miljoni iedzīvotāji, līdzīgi Latvijā, un viena valsts, kā piemēram Vācija vai arī lielāka vai Francija, kur iedzīvotāju skaiti ir 80 un 90, un runāt ar šiem kolēģiem, katrā valstī ir sava problēmas un izaicinājumi. Bet, ja mēs runāsim par Slovēniju, piemēram, kur ir 2 miljoni, tad viņam ir budžeti 6 miljārdi eiro. Mums ir 2 miljārdi eiro, tad 3 reizes vairāk. Bet, kad mēs runājam par veselības aprūpes finansējumu, viņi maksā iedzīvotāji 13,4% nodokli klāt, tad viņi maksā apmēram no 100 eiro tikai 13,4 eiro veselībai, un vēl 35%, kas tur ir sociālas, pensijas, IN un tā tālāk. Tā kā gribam salīdzināt, tad salīdzināsim, kā ir. Gribam salīdzināt ar Vāciju. Vācija ir 80 miljoni, protams, ir bagātāk. Tad mēs salīdzināsim sevi ar ko? Ar Lietuvā un ar Baltijas valsti. Un šeit ir jautājumi, ko mums visi kopā jāstrādā, kāpēc lietuvieši vai Igaunijas iedzīvotāji ir jābūt labāk finansējumu un labāk veselības aprūpe pieejamības. Tad šajā gadījumā mums ir jāstrādā kopā, lai būtu iespējami palielināt finansējumu līdz tādā līmenī, kā piemēram, ja tā ir Igaunija, tad mēs runājam par vairāk nekā miljārdu. Ja tā ir Lietuva, mēs runājam vismaz par 600–700 miljonu eiro. Un tas nozīmē, tā ir jābūt stabilā veselības aprūpes finansējuma modeli, kas katru gadu garantē to finansējumu. Jo kas notiek šobrīd? Iet IKP uz augšu. Mēs, it kā vienu gadu mēs bijām laimīgi 270 miljonu. Bet pēc tam 3 gadi iet IKP uz augšu, tad jebkurā gadījumā ir jābūt to 100 miljonu, kas iet kopā ar IKP, un vēl arī nāk klāt 200 vai 300 miljoni. Ja? Par to pēc tam mēs runāsim. Es saprotu, ka es piedalīšos arī 12. diskusijā. Es būšu ļoti atklāti, parunāšu, kā ir kolēģi. Es vienmēr mēģināju būt pilnīgi atklāti, bez nekādu politisko, teiksim, spēles. Nosauksim lietas, kā ir. Un šī ir vēlēšanas gads. Un ja mēs nosauksim kaut ko, tad mums ir jārealizē kaut ko. Vai arī pateiksim, mēs nevaram. Un es arī varu jums pastāstīt, ko es varēju izdarīt un ko es nevaru izdarīt un kāpēc es arī nevarēju izdarīt. Tā kā paldies par uzmanību un novēlu, ka šodien būs ļoti saturīgā diskusija un lai mums visiem veicas.